Labdien! Šodien mainu savai Škodai 2-litrīgais FSI zobsiksnu. Ja. Visu esam nojaukuši. Problēma bija tāda, ka sāka tecēt tosls no motora telpas. Un pie vainas izrādījās ūdenssūknis. Paskatoties visus dokumentus, mašīna nogājusi 232 000, pirkta Latvijā. Viss ir kā kārtībā, un šī sanāk, tagad man būs trešā zobsiksnas maiņa. Bet ne par to, pēc kilometriem viss kārtībā, pēc papīriem bija uz 90 000, laikam bija, 90 000 bija mainīta, un šitā man būs trešā, tātad 230. Noskrējusi diezgan daudz, 15. gadā pēdējo reizi, tā arī varētu būt. Šis ir termotečs sūknis. Viņš jau kustās un arī tek. Labi, ka neizjuka vai nenoķīlēja un nesarāva zobsiksnu. Jā. Tas būtu tas viens. Varbūt kādam ir atsauksmes par termoteču. Neesmu nekad licis. Vispār ir parastām mašīnām, kur piedzinās atsevišķi, esmu licis. Jā. Tātad rullītes Kanāda litens, nekādu aizrādījumu nav. Mazie rullīši īna, nekādu problēmu beigo nav. Ja. Tātad zobsiksna mums ir ruvele, cik varēju izlasīt tajos uzrakstos. Cik te var saprast, jo ir nodilusi visai, jā. Arī kalpojusi gods godam. Ja. Jāmaina viņa tāpat būtu. Protams, kā elektriķis būtnes paņēmu, domāju, apstīšos arī ģeneratoru, jo 250 000 parasti arī ģeneratoru izbeidzās. Protams, man oglītes ir jau nodilušas. Un, protams, arī mans draugs kolektors ir izdilis. Jau praktiski tur nekas nav palicis. Gultni vēl kā būtu normāli un sajūgs ir noķīlējis. Gultni vēl ir oriģinālē griežās. Jā. Sajūgs ir noķīlējis jau. Kad viņš noķīlē, tad var redzēt, ka kādreiz met. Ir bijuši gadījumi, kad vienkārši siksnas spriegotājs lēkā un nevar saprast no kā. Šie te sajūgi mēdz noķīlēt vai izdilt. Un tad viņi taisa tādu, iegriezīšu. Tā. Paredz, ka viņš lēnītēm meta. Neko darīt, jaunu ģeneratoru es nepirkšu. Rezerves daļas jau man ir vietā. Tam interesē. Ja. Valeo ģeneratoram kods. Kolektoriņi mainās. Ja. Redzeni. Atsārā. Tātad gredzeni būs jauni. Protams, te ir jālodē tīnumu vaļā, jāšķeļas pusēm, bet atremontēt oriģinālo ir daudz izdevīgāk nekā likt kaut kādu, piemēram, Stardaksu ir bijušas problēmas. Šeit arī Valeo oriģinālais relēs, oglītes ir, te ir lodētas, ja. Ielodēsim jaunas, nekāda problēma nebūs. Nokalposim vēl man 100 000, tā ka nebūs ko redzēt. Tā ir vienmēr cūka atrod dubļus, kur ierakties, ja. Mainīju zobsiksnu, jau esmu aizgājis līdz ģeneratoram. Bet tas vēl nav viss. Pēdējais pirkums garāžā. Man ir šāds te domkrats. Ja, uz gaisa spilveniem. Ja, firma Rockforce, ja. Maksimālais spiediens mums ir, cik te mums ir? 3,5 tonnas. Nezinu, man laikam viņš tika drusku lētāk nekā varbūt veikalā, bet esmu ļoti apmierināts, jo šie te domkrati man jau sāk apnikt. Ja, paņem maksā, pēc mēneša viņi visi sāk laist teļu garām. Ja, man tādi te 3 gabali mētājās. Un tad vienkārši bija piedāvājums un paņēmu, un esmu ļoti apmierināts. Ja kāds taisās pirkt vairākus domkratus vai kaut kas tam līdzīgs, varbūt nepažēlojat naudu un ņemat šo te. Šim te ir ļoti labs parametrs. Viņam ir apakšējais 135 mm un uzceļas augšā 420.
kompresors man ir mazs, nekāda jaudas beigās nav, ne, ražība viņam liela ir. Pilnīgi pietiekoši. Ar to gribēju padalīties pēdējais ieguldījums garāžā, jā. Ļoti labi, esmu ļoti apmierināts, strādāju kaut kādu 3. dienu ar viņu, bet esmu ļoti apmierināts. Jā, varbūt, kad sen vajadzēja nepažēlot naudu, jo vienmēr atradīsies kaut kādu lūžņu čupa, ko nodot tolmetā, jā, un ieguldīt kādā instrumentā. Tā kā jāiztīra garāži, jānodod lūžņu, un naudiņa būs atkal atpakaļ. Nu tā, gaidām jauno komplektu, esmu pasūtījis zobsimtas komplekts, būs INA, jā. Nu, ko, ķeramies pie mana mīļā ģeneratora remonta. Tā, ģeneratora remonts man sākās veiksmīgi, oriģināli detaļu ražotāji arī sākuši haltūrē. Ja kādreiz man šīs te vietas bija tā, nu, kusē, bija jādabūja vaļā ar lielām piepūlēm, jāfleksē, jāfrēzē, jāņemas, tad tagad ar šādu te skrūgrieznīti atlokot šo te metinājumu, man jau, lūk, vadi visi ir vaļā. Ja. Dzeltiņas pašas ir salodētas ar šeit uz kontaktu metinājumu, nu tāds švaks, praktiski man aizņēma 3 minūti uz katru, jā. Tātad, jā, 5 gadu atpakaļ šiem te ģeneratoriem te mocījos dabūt vaļā šos te oriģinālos metinājumus, tad tagad man tas aizņēma 3 minūtes. Nu, skatāmies tālāk. Nu tā, par ģeneratoru jaunais gredzeni ir vietā. Lielākā problēma ir izsist teira oriģināla līme. Bet viņi ir cieti, viņi var izdrupināt uz skrūgrieznī, tās uz priekšmetu tīri neko. Bet oriģinālais valcējums ir saspiests un tās vadiņi lūs nost. Vienā pusē es salodējis, vienkārši izdarītīgs un tā. Man ir mazās smilšu trūkas pistoles, šeit visu notīrīju. Palika maziņš vada galiņš, dzīves. Jā, šeit viņš ir. Jā. Es vienkārši notīrīju, viņam pietrūks līdz šejienai. Ja mēs liksim šeit pāri lodalvu, nu, temperatūras ziņā var neizturēt, jo kolektoras līdz 10 ampēriem paņem pilnā slodzē. Tad es vienkārši paņemu vara drātiņu, uztinu šeit virsū, aptinu šeit, ja, un salodēju. Lūk, te man jau salodēts, un es domāju, ka šeit man vairs nekas nenotiksies ļauns. Nu, un, protams, te izolācijas pēc uzliekšu epoksīdu līmīti virsū. Ja. Tā kā vajadzētu turēt. Pa klientiem nezinu, Valeo ģenerators īpaši negribu taisīt, bet ja cilvēks prasa, tad taisu. Bošu vieglāk tik galā. Bet dotajā momentā tā kā mašīna paša, es domāju, ka viņš man 100 000 nokopos. Protams, liekam arī jaunus gūdņus, jauns skriemels. Nu, rezerves daļās man te aizies, ja nemaldos, skriemelis, gūtni, kolektors ap ērīkiem 60. Jā. Tā tad darbs klāt, nu, praktiski izmaksas uz šādu te remontu ap 100 eiro. Stardags ģenerators, nododot vecā ģeneratoru pretī, 200 eiro. Es vairāk uzticos oriģinālajiem, piemēram, lādēšanas relējiem. Valeo nekā Stardags, kurš ieliek kaut kādu lēto ķīnieti, jā. Tad šis te man nokalpos vēl vienu mūžu, jo bijuši problēmas arī Stardaksiem ar gultņiem un lādēšanas relēju problēmas. Jā. Pārējais ir kā viss ture viņiem. Nu, Valeo ģenerators skatījos kaut kā 270 dotais modelis. Nu, katram paši individuāli jāizvēlās, ko darīt un kā darīt. Tā. Nu, gredzene vietā. Gultnis jauns. Gultnis es nelieku traktora veikalā, nepērku. Gultnis es lieku FAG vai NSK dārgos, speciāli, kas ir paredzēti apgriezieniem. Ja. Ir, ka gultnis pat maksā līdz 15 eiro šis te lielais. Konkrēti šitais gultnis maksā maz 10. Un šis te 5 ar
5,5 eiro laikam sanāca. Tagad vēl vecā cena mainās. Bet ir citiem ģeneratoriem, kur nāk bišķiņ savādāks, Valeo tur jau 15 eiro gultnes tikai viens. Nu, un arī oglītes ir ielodētas jaunas, sagatavotas uzstādīšanai. Jā. Vecās lūk nostira. Vecie gredzeni. Jā. Tur nekā vairs nebija palicis. Ja tā ieskatāmies, tad man tur tas atlikušais atlikums tur bija palicis kaut kāds 1 milimetrs. Tā, nu ko, liekam visu kopā. Inas kompletiņš klāt, zobsiksne, rullīši, ūdenssūknis, ja. Ģenerators arī samontēts, gaidām sajūgas kriemeli. Ja iznāk remontēt šādu tipa mašīnu, ģeneratoru, izdevīgi noņemt tā, ka, piemēram, maina zobsiksni, un tad šeit visi kronšteini, viss ir noņemts, un tiek smuka arī ģeneratoram klāt skrūvītēm no gala. Ja ne, tad te ir vesels gemerojs, lai visu to dabūtu nost. Kas man Škodai patika, ir sadalas vāks, un uztaisīja šī lūciņa, kur var kontrolēt zobsiksnes stāvokli. Ja? Tātad šādi te ieliekam iekšā, viena skrūvīte aizgriežās ciet, ja? Close, open, un varam paskatīties, kādā stāvoklī mums ir zobsiksne. Škoda atkal pārsteidz ar saviem izgudrojumiem. Nu ko, montējam visu kopā. Nu, lūk, lūciņa, kas man patika forši izdomāts. Liekam iekšā. Nevaram trāpīt. Un skrūgdies nepagriežam. Nu viss. Lūciņa priekšā. Forši var kontrolēt zobsiksnes stāvokli. Tā, remonts kārtībā. Siksnas priegotājs neko vairāk nevibrē, viss kārtībā. Ģenerators mums arī. Ok, lādē. Bitīte dūdz, viss kārtībā. Paldies, ka skatās. Veiksmīgas remonts.